Es jau jūtu, ka tas 5. uzdevums būs nenormālākais incidents. Jau jūtu jau pa gabalu jau. Tāda funkcijas y ir 1 puse x kvadrātā mīnus 7x plus 24. Grafiks krusto koordinātās punktos A, B, C. Un caur punktu A vilktā taisne OX, punktā E un taisne AE dala vienlielās daļās laukumu figūrai, ko ierobežo parabola un koordinātās aprēķina M. Mums interesē, kas ir tā punkta A koordināta. A ir tā, kad x ir 0, tad šajā vietā mēs varam ielikt x ir 0 un dabūt koordinātas tam A. Un vispārībā es gribētu dabūt arī koordinātas tiem B un C drošības pēc. Tas ir pirmais, ko mēs darīsim. Tajā funkcijā ieliekam x vietā 0. No godīgi sākuši, augstākais līmenis šogad ir baigais incidents, bez pārspīlēm. Tad punkts A būs punktā 0,24. Mēs varam aprēķināt BC koordinātas, pielīdzinot šo te 0, pareizinam ar 2, tad diskriminants vai vieta teorēma, un mēs dabūjam 6 un 8. Sanāk tie krustpunkti būs 6, 0, 8, 0. Tas būs B, un tas būs C. Ok, mēs dabūjām visas koordinātas. Tālāk, tas, ko es gribētu dabūt, ir laukums šitiem te trīsstūrim. Tas būtu taisnlaņa trīsstūrs, tāda katedra reiz katedra dalīts ar 2. AO reiz EO dalīts ar 2. AO mums šajā gadījumā būtu 24. EO šajā gadījumā mums ir M, ja, dalīts ar 2. Tas laukums būs 12. Tad sanāk tas kopējais laukums, iekrāsotais 2 reiz AOB, 2 reiz 12, sanāk 24 M. Un tagad mēs to pašu laukumu gribētu aprēķināt ar integrāli. Tad laukums šitai te daļai būtu integrālis šitai te funkcijai no 0 līdz 6. Tad nointegrējam šo te funkciju, tāda saliekam visos 6 iekšā un tad atņemam saliekot visos 0 iekšā. Tad šitas jau automātiski pazūd, jo tur visas ir 0. Tad mums interesē šitas te pluszīmīte jābūt. Nezinu, kāpēc ierakstīja mīnuszīmīti. Būtu 54. Sanāk tā kā šitas laukums vienāds širo. Širajam ir jābūt vienādam ar šitiem. 24 M ir vienāds ar 54. Tad M būs 54 dalīts ar 24. Abi dalās ar 6, tas būs 9 ceturdaļas, jeb 2,25.